spinu. Var stāstīt? Jā. Tagad es spinu Zemgales Jumijas cepuri. Vēlreiz. Tagad spinu Zemgales tradicionālo Jumijas cepuri, kuru kādreiz talka, kas talkā gājēji, tad, kad bija novākta labība, pēc talkas tapina šādu Jumijas cepuri, kura bija tā kā liels vainags, bet ar tādu paaugstinājumu virs galvas. Nu, tātad Jumijas cepuri, kuru uzdāvināja māju saimniecei. Nu, izstāstīju šausmīgi nesakarīgi. Tad ņemam 3 vārpiņas, piespiežam. Jā. No otras puses ņemam garās vārpas, kurām aplokam galu. Jā. Un malējās tā kā bizi vienkārši pinam klāt. Un tad piepin to garo vārpu malu. Jā. Nekā viņa. Viņa taisa cepuri, bet es vainu. Bet cepuri Jā. Un tagad pieliec pa šitām divām visu laiku un pin bizi. Tagad ņemam atkal. Liekam. Tagad es te ielikšu bišķiņu, lai tas vainags veidojās. Īstās. Jā, vainagu vienkārši ieliek no vienas puses vainagam. Tā nav pareizi. No otras puses ieliek. Šitās pa krustā. No abām pusēm no vienas. Un no otras piespiež. Tad ņem kādas 3 vai 4 garās. Ieliek no šīs puses. Ar mani arī mācīt. Pēc tam ņem atkal īstās. No? Jā. Vienu pusi. Piespiež. Tādu tā kā visu laiku tā kā krustāpinu, lai veidojas tā kā tas krustspinums. Un tagad paņem vienu no šeit. Un vēlreiz piespiež. Vieglāk pīt no zaļām vārpām, tāpēc, ka šīs jau ir stipri izkautušas un lūst. Bet, ja tā uzmanīgi roku piespiež, tad jau kaut kas sanāk. Paņem 4. Garās. Nu, to paņem. Tad, kā? Sadala 2 daļās. Šitā? Jā. A tagad 2? Jā. Nē, vispirms pa vienu. Un tagad krustenis tā liek. Šitā.